Sveicināti, dārgie draugi! Mēs atrodamies Daugavpilī. Reiz es gāju pa Rīgas ielu un aiz muguras es dzirdēju, ka sarunājās divas sievietes, kuras stāstīja viena otrai. Daugavpilī ir viens cilvēks, kurš raksta atsauksmes par dažādām kafejnīcām. Tā otra sieviete viņu pārtrauc. Kādas atsauksmes? Labas vai sliktas? Tā pirmā, drusku brīdi padomājusi, pateica dažādas. Un viņas nezināja, ka tas cilvēks iet 2 metrus viņām pa priekšu. Lūk, es esmu tas cilvēks. Iepazīsimies, mani sauc Ivars, un es vadu Facebook grupu Daugavpils kafejnīcas un bāri. Šis gads grupai ir bijis ļoti ražīgs. Viņa ir izveidota tikai šī gada maijā un 7 mēnešu laikā. Tajā ir jau 1000 dalībnieku. Un gads ir bijis ražīgs ne tikai grupai, bet arī pašām kafejnīcām. Ir izveidots ļoti daudz jaunas kafejnīcas, un es esmu nojūtis no skaita. Šobrīd mēs atrodamies Rīgas ielas. Te ir Rīgas iela. Šādi, jā. Un alejas ielas krustojumā. Laimīgi jaunā gada. Un kāpēc es esmu nostājies tieši šeit? Jo šeit mēs tieši no šī punkta redzam ļoti daudz jaunu kafejnīcu. Pirmkārt, Rīgas ielā ir izveidotas 4 jaunas. Tur tālumā uz stacijas pusi mēs redzam alus krogu miezes. Viņš ir atvēries šogad. Un tālāk ir Kyoto, kas ir atvēries Papa Sushi vietā. Uz otru pusi ir atvērts bārs un frizētava vienlaicīgi. Ar nosaukumu Barbershop, un tālāk ir kafejnīca ar nosaukumu Jam SB, kas ir bijušās ezīša vietā. Tālāk, Alejas ielā arī. Te ir draudzīgi čupiņā, ja jūs redzat aiz manis, tur ir 2 kafejnīcas. Tur ir Dodo Pizza, tur bija izveidojusies meksikāņu virtuvē šogad. Kādu laiku pastāvēja nosaukumu Mariachi, bet pēc tam aizvērās. Un tagad tur ir pizzerija vienkārši. Blakus ir Satori Sushi, kas kādreiz strādāja tajā ēkā ar tiem zeltajiem ķieģeļiem, tur Viesturielā. Un tagad viņi ir pārvākušies šeit uz Alejas ielu. Uz otru pusi Alejas ielā, tur pie Daugavas autostas. Pie paša Daugavas autostas, krustojumā ar Lāčpils ielu, tur ir atvēries krogs New Tavern. Es gan tur neesmu bijis, bet es nevaru vienkārši paspēt izstaigāt visu to, kas jauns ir atvēries šogad. Neilgi pirms Ziemassvētkiem, īsi pirms Ziemassvētkiem, Rīgas ielā, aiz Baltkrievu kultūras centra, tur ir atvēries restorāns Jazz and Wine. Izbaudiet vienkārši nosaukumu Jazz and Wine. Un tas vēl nav viss. Tas ir tikai Rīgas iela un Alejas iela. Ārpus šīm 2 ielām ir atvērts tātad Ditona centrā mājas virtuve. Tad vēl Saules ielā ir 2. Viena kafejnīca, kas bija agrāk Main Street Cafe. Tagad tur ir jauna kafejnīca ar nosaukumu Cito. Plus vēl ir atvērts kafijas nams neliels ar nosaukumu Coffee with Jesus. Vēl ir atvērts restorāns, Mīklas restorāns Goša Mihails ielā. Un vēl šogad atvēra
restorānu Grand Varšavas ielā. Tas ir viss, ko es šobrīd atceros. Ja jūs atceraties vēl kaut ko, ko es esmu aizmirsis pieminēt, rakstiet komentāros. Nu, lūk, un tas vēl nav viss. Vēl ir 2 vietas, kas vēl nav atvērtas, bet gatavojas atvērties tuvākajā laikā. Pretī suši restorānam Kyoto. Tur es pamanīju vienu ēku, kur ir jau sataisīti diezgan grezni galdiņi, bet nav uz durvīm nekādas šiltes, nekādas norādes uz uzņēmumu. Respektīvi, iespējams, ka tur drīz atvērsies kaut kāds restorāns. Es gan nezinu nosaukumu, ja zinat, tad rakstiet komentāros. Un vēl tepat blakus, jūs redzat uzrakstu, kur ir paziņots, ka drīzumā šeit atvērsies kafejīna, kas iespējams būs vislielākais kafijas nams Daugavpilī. Lūk, tāds ražīgs gads Daugavpils kafejnīcām un bāriem. Šogad un vēl arī iespējams, ka nākošgad. Lūk, tāpēc iesaku grupā Daugavpils kafejnīcas un bāri. Tur ir jau 31 apraksts. Pavisam es tā apskaitīju lēsu, ka ir kādas 70 kafejnīcas un bāri. Tā ka mēs turpināsim mielot jūs ar bagātīgiem un ražīgiem aprakstiem. Un novēlu jums visiem laimīgu jauno gadu.